Pilnā jāmaksā 750 eiro. Un kad notiek Alūksnes rallijs? 23. 24. janvāris. Okay. Jā. 23. janvārī būs 2 nakts ātruma posmi. Nu, vakarā viņi notiks. Nu, tā kā Alūksnes rallijā vienmēr ir sniegs, un tagad Cēsīs ir sniegs, tad visticamāk vēl līdz janvāra beigām būs sniegs, vai ne? Tur ļoti labi izskatās. Ļoti labi izskatās. Ir bijis kādreiz Alūksnes rallijā, ka nav sniega? 2 gadus ir pārcelts rallijs. Nu, kopš es braucu pats. Jā. Okay. Jā, ka viņam ir rezerves datums, un tur viņu pārcīt, ka ir sniegu. Pagājušajā gadā sniega nebija, bet ledus bija uz ceļa. Un mums jau to sniegu pat īsti nevajag, ledus ir galvenais. Ir tāpat ir pieteikšanās, pieņemsim, termiņš, līdz kuram jāpiesakās. Tu nevari tā izdomāt pēdējā dienā pieteikties, jo organizatoram ar tā kā jārēķinās. Cik ir dalības maksa? Tūlīt parādīšu. Re, kur ir. Tā, mēs brauksim rallija sprintu, mums būs 550 eiro dalības maksa, bet mēs nakts ātruma posmus atbrauksim, tad mums ir pilnā jāmaksā 750 eiro. Kas ir tajā visā iekļauts? Tikai tas, ka tu brauc trase? Jā, ja arī 1. kilometrā tu saloz mašīnu vai satiec uz iepes, tad... Paldies, uz redzēšanos, visu labu, bija prieks, ka piedalījāties. Jā.